Tev ir tā iespēja pulkstens 8 vakarā pievienojies YouTube laivam kripto numuru 1 YouTube kanālā. Iesim cauri kripto pamatlietām un varēs iegūt šādu veidu informāciju, ko varēs izlasīt šajā bildē. Ažiotāžu izraisīja piekdien uzlaustais Bybit Max un tika nozagts 1,4 miljardu ASV dolāru. Bybits visiem saviem klientiem, kas bija zaudējuši, atmaksāja visu atpakaļ, un šis bija lielākais kripto vēsturē hacks, kas bija uzhakots un nozagts. Michaels Saylors vakardien ieliek postu Twitterī, un, protams, kā ierasti, šodien seko pirkums, un pirkums ir par 2 miljardiem ASV dolāru. Michaels Saylors nopērk bitcoinu. Salvadora katru dienu pirka 1 bitcoin dienā, un pat vairāk citreiz. Šajā grafikā redzam to, ka pagaidām tas ir izpalicis pēdējās dienās. Bitwise jaunākie pētījumi liecina to, ka 2030. gadā Solana maksās šādas summas pie attiecīgiem tirgus cikliem. Bearish variantā $2318, bullish variantā $6636. Kanye Wests iespējams iesaistījies šajā visā trakumā un uzrakstījis Twitterī to, ka laiks izlaist savu blokķēdi, vai tā tas ir, to redzēsim un laiks rādīs. Atceries, 8 vakarā šodien uz ekskluzīvu YouTube tiešraidi tiekamies. Linku, kā parasti, atradīs profila aprakstā.